šajā informācijas laikā šķiet, ka cilvēki attālinās viens no otra, sēž datoros, skatās televizoru un viens ar otru nekomunicē. Bet īstenībā tieši otrādi izskatās, ka tehnoloģijas cilvēks vēl vairāk saved kopā un palīdz darīt arī trakas un labas lietas. Un palīdz atgādināt par šīm lietām. Un viena no šādām lietām ir šis Ice Bucket Challenge. Un kad es pirms neilga laika skatījos, kā Bills Gates sev gāž ūdeni uz galvas, es tā klusībā nodomāju, interesanti, ka cik ilgu laiku tas atnāks līdz Latvijai. Un atnāca īstenībā ļoti ātri. Jāsaka, tagad tas ir nonācis līdz manim. Paldies Mārītei Sēlē, kas mani izaicināja. Mārītei Sēlē no Iespējamās misijas, kas dara brīnišķīgas lietas un ir viens no labākajiem projektiem Latvijā, kuru jūs varat atbalstīt un kuru atbalstu arī es. Un es gribu uzreiz teikt, ka es pieņemu šo izaicinājumu. Es tātad gāzīšu sev uz galvas spaini ar ūdeni, lai nāk pār mani arī atgādinājums par to, ka ir iespēja varbūt vēl vairāk darīt labās lietas. Un es izaicinu arī 3 citus, kā tas ir pēc šī izaicinājuma noteikumiem. Es izaicinu Valdu Zītaru, es izaicinu Kerli Gabriloviču un es izaicinu Ivaru Svilānu. Un skatieties, kā tas jādara un dariet vēl labāk. Ņemam ledu. Liekam spainī ar ūdeni. Un 3, 4. Izaicinājums pieņemts. Viss.